Šī gada svarīgākās vēlēšanas būs par valsts prezidentu. Ar šo darbu Saeimas deputātiem būs jātiek galā jau pēc pāris mēnešiem, maija beigās. Šonedēļ paralēli diskusijām, vai parlamentā par valsts pirmo amatpersonu būtu jārīko atklāts balsojums, dienas kārtībā nonāca ar ideju par kritērijiem, kuriem amata kandidātiem būtu jāatbilst. Bet jautājums, vai kritēriji nebūtu jāizvirza arī tiem, kas tos paši gatavojas noteikt. Tāpēc mans kolēģis Gatis Suhoveckis skaidroja, uz kuru pusi tad sliecas svaru kausa jautājumā par to, kā vēlēt prezidentu. Atklāti vai aizklāti, šaurā politiķu lokā vai plašās diskusijās ar sabiedrību. Un ja ar mums sabiedrība kāds runās, kā tad tas īsti notiks ar tādu kā Haidu parku Doma laukumā, vai varbūt, ka mums izsūtīs jautājumus, piemēram, e-pastā, uz kuriem atbildēt. Gatis arī atklās, kuri tad ir tie 8, kas jau tagad Saeimas kuluāros ir minēti kā potenciālie valsts prezidenta amata kandidāti. Valsts prezidenta vēlēšanas, kas notiks vasarā, ir gada nozīmīgākais notikums politikā. To rezultāts nevien izšķirs, kurš kļūs par valsts augstāko amatpersonu, bet var novest arī pie valdības krišanas. Prezidenta vēlēšana tuvums ir skaidri redzams. Partijas sākušas demonstrēt savus muskuļus, un koalīcijas politiķi jau paspējuši nostāties uz kara takas. Man ir jākonstatē, un to es saku pilna atbildība par vienotību un nacionālu apvienību, bet apzināti koalīcijas līgumu sagrāvus. Faktiski šī esošā koalīcija garš un būtis ir faktiski zudis. Tas līgums ir pārkāpts. Partijas šonedēļ pierādīja, ka robeža starp koalīciju un opozīciju Saeimā ir izjaukta. Tāpēc intriga, kurš kļūs par nākamo prezidentu, ir tikai palielinājusies. Kopš neatkarības atjaunošanas vai ikvienas prezidenta vēlēšanas nesušas pārsteigumus. Par to atgādina publicists Mārcis Bendiks. Tīri statistiski ņemot, mums gan arī vienmēr ir kaut kāda brīnuma uz prezidenta vēlēšanām. Tas ir kaut kas neizskaidrojams, kā pilnmēnesis iedarbība uz politiski aktīviem cilvēkiem vai retrogrāds Merkūrs iedarbojas uz tiem, kur bīstas no asiem priekšmetiem. Un pagaidām nekas neliecina, ka šis gads būs izņēmums. Visi centieni mainīt vēlēšanu kārtību līdz šim izgāzušies. Šonedēļ tika izbrāķēts opozīcijas priekšlikums labot satversmi, lai tiesības vēlēt prezidentu uzticētu tautai. Juridiskai komisijai tāds brāķis ar tik acīm redzamām kļūdām nebūtu tālāk virzāms. Tāpat arī iestrēgusi ideja prezidentu turpmāk vēlēt atklātā, nevis kā līdz šim slēgtā Saeimas balsojumā. Valsts prezidents ir vienīgā valsts amatpersona, ko parlaments vēlē aizklāti. Vilšanos par nespēju to mainīt pauž bijušais prezidents Valdis Zatlers. Kamēr būs slepenības režīms balsojumā par prezidentu, pārsteigumi būs. Tomēr pastāv arī viedoklis, ka tas nav izšķiroši svarīgs faktors, lai tiktu ievēlēts iespējami labākais prezidents. Mārcis Bendiks uzskata, ka pārmaiņām ir jābūt krietni pamatīgākām. Šīs te nenovērsīs. Vienkārši kaut kāda kauliņa skalošana. Ir jāmainās visai elitei kopumā. Te ir jāvar kooptēt sevi spēcīgus jaunus cilvēkus. Un kamēr mēs krāmēsimies ar šitiem, kas mums ir, nekas uzticība parlamentārismam no tā nevairosies. Arī sociologs Aigars Freimanis šaubās, vai tāpēc, ka prezidents tiks vēlēts atklāti, sabiedrība noticēs, ka jaunais valsts vadītājs nav ticis izraudzīts, partijām neafišēti slēdzot savstarpēji izdevīgas vienošanās. Manuprāt, ka pat tāda atklātība gandrīz vienmēr tiek uztverta kaut kādām aizdomām, ka tur ir kaut kāda spēle, kas ir pirms tam. Cilvēki vienkārši trenētu politiku uztvert tieši tādā veidā. Jo īpaši prezidenta vēlēšanas, kas vienmēr ir bijušas ar kaut kādām intrigām un nesaprotamiem notikumiem pirms tam, un tad pēkšņi pēdējā mirklī parādās tās augtais reālais prezidenta kandidāts, par kuru visi balso. Lai gan prezidenta ievēlēšanas nosacījumi netiek mainīti, ir partijas, kuras uzskata, ka arī esošā regulējuma ietvaros valsts pirmo amatpersonu var ievēlēt tā, lai netiktu grauta tautas uzticība Saeimai un arī nākamajam prezidentam. Nacionālā apvienība ir apņēmusies diskusijās par to, kādam jābūt valsts prezidentam, iesaistīt sabiedrību. Partija cerības liek uz radošo inteliģenci, norādot, ka tai vienmēr bijusi liela loma izšķirīgos brīžos. Mēs jau tagad esam uzsākuši darbu pie tā, lai tās būtu vairākas diskusijas, nevis tikai viena, bet vairākas, un mēs uzklausītu plašākus
plašāku sabiedrību. Un kas pārstāvētu to plašāko sabiedrību? Nu, es domāju, ka pilnīgi viss, sākot ar inteliģenci, beidzot ar žurnālistiem, ar cilvēkiem dažādos reģionos un tiem, kas vēlēsies nākt un par to runāt. Tas būs publisks pasākums? Viennozīmīgi, publiskas debatas, jā. Ieceri atbalsta Valdis Zatlers. Tiesa gan, viņš uzskata, ka tautai nevis jāgaida partiju uzaicinājums sākt diskusijas, bet iniciatīva pašai jāņem savās rokās. Partijas kalpo sabiedrībai. Ja sabiedrība saka, mēs gribētu tādu prezidentu, es esmu 100% pārliecināts, tās partijas, kas grib iegūt balsis nākošajās vēlēšanās vai vismaz savus reitingus uzlabot šodien, ieklausītos, ko saka sabiedrība. Bet tā jābūt aktīvai. Ļoti noteiktai diskusijai. Tā nevar būt tā, nu, te drusku kaut ko ieminējamies, ja? Nu, tad tas nav nopietni. Bet jautājums ir viens, vai sabiedrība šobrīd, kad viņai neviens neliedz to darīt, to darīs. Jeb sagaidīs tikai šo ievēlēšanu, nedodies vēl slēgtā balsojumā, un pēc tam atkal visi, kas saka, nogādīs vainu uz Saeimas 100 deputātiem. Tas nav pareizi. Ideja nav jauna. Arī bijusī Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa līdzīgu aicinājumu izteica pirms iepriekšējo reizi tika vēlēts prezidents, taču atsaucības nebija. Es pat biju uzrunājis gan bijušos prezidentus, gan inteliģences pārstāvjus un dažādu sabiedrību grupu pārstāvjus, tātad veidotu tādu sabiedrisku komisiju, kura tātad arī pirmkārt jau arī bijušie prezidenti, kuri paši no savas pieredzes un tātad, vērtētu, kas varētu būt šie kandidāti, vismaz kādiem viņiem jābūt. Un tātad arī uzrunājot to, saņēmu ārprātīgu kritiku, un šī ideja tika nerealizēta, tika arī nolikta atvilknē. Arī tagad Saeimas lielākās partijas pauž noraidošu attieksmi. Zaļo un Zemnieku savienības līderim Augustam Brigmanim nav skaidrs, kā tieši izpaustos diskusijas ar sabiedrību. Neviens no šīs diskusijas ierosinātiem nav bijis spējīgs noformulēt, ko viņš ir domājis ar šo jēdzienu. Vai tas ir liels, kā saka, kaut kāds laukums pilsētas centrā, ko tautas aicināta, vai tas ir nepārtrauktu 2 mēnešu laikā kaut kādi raidījumi televīzijā vai rādio vai kāds, vai tas ir vienkārši sabiedrības viedokļu uzklausināšana uz ielu vai socioloģiskās aptaujas. Ja mēs pieejam pēc socioloģiskām aptaujām, kā sabiedrības viedokļu izzināšana, tad jau mēs zinām, kas būtu valsts prezidents. Jā. Skeptiski noskaņots ir arī Saskaņas līderis Jānis Urbanovičs. Kāpēc viņi kliedz to latvisko davai visi? Mums nevajag pamudinājumu, mēs jau to darām. Vai ko, kampaņu? Priekš kā, lai kādu noniecinātu, lai kādu izvirzītu, lai kādam padarītu populārāku, nekā viņš jau šobrīd ir. Bet Aigaram Freimanim ideja par konsultēšanos ar sabiedrību izraisa vien smaidu. Tā, man liekas, ir tāda dekorācija, kas noteikti labi izskatās un liekam zem lielās demokrātijas izkārtnes, bet teikt, ka viņi ir... Man ir grūti iedomāties tagad politisko partiju, kas saka, ziniet, šis kandidāts mums patika, bet pēc tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem mēs sapratām, ka mēs nevaram. Es domāju, ka tas nav iespējams. Partijām nekas neliedz jau tagad publiski nosaukt savus kandidātus, lai viņus varētu sākt apspriest, bet to izdarījusi tikai Reģionu apvienība, kas amatam nominējusi savu līderi, Saeimas deputātu Mārtiņu Bondaru. Viņš atbilst šai latiņai, kura ir uzstādīta no mūsu puses, teiksim, valsts prezidentam. Gluži cits stāsts ir par kandidātu apspriešanu prom no sabiedrības acīm. Saeimas kuluāros, neformālās sarunās politiķi jau zondē, kāds būtu atbalsts potenciālajiem kandidātiem. LNT Top 10 kļuvis zināms, ka apspriesti tiek vismaz 8 iespējamie pretendenti. Līdz ar Mārtiņu Bondaru un esošo prezidentu Andri Bērziņu tiek vērtētas arī Eiropas kopienu tiesas tiesneša Egila Levita un Ingunas Sudrabas izredzes. Kandidātu sarakstā ir arī Latvijas vēstnieks NATO Māris Rieksniņš un prezidenta padomnieks Andris Piebalgs, kā arī eiroparlamentāriete Sandra Kalniete un vienotības līdere Solvita Āboltiņa. Lai būtu pilnīga skaidrība, kurš iesaistīsies šajā cīņā, vēl nāksies pagaidīt. Kandidāti oficiāli jāpiesaka maija 2. pusē.
Nav izslēgta iespēja, ka pretendenti var tikt nosaukti vien dažas dienas pirms vēlēšanām, ja partijām ir vēlme kandidātus iespējami ilgi turēt noslēpumā, lai izvairītos no plašām publiskām debatēm. Pieredze liecina, ka vēlēšanas netiks vilktas garumā, un Saeima prezidentu centīsies ievēlēt pirmajā kārtā. Iemesls ir gaužām prozaisks. Pretējā gadījumā atkārtotas vēlēšanas notiktu ap Jāņiem, ko deputāti negrib pieļaut, jo tas liektu laikus doties vasaras brīvdienās. Gatis Suhoveckis, Valdis Auzāns, LNT. Jāsaka, kamēr tiek diskutēts par to, kā sarunāties ar sabiedrību publiskajā telpā, visvairāk diskusija ir saistībā ar to, kā vēlēt, atklāt vai aizklāt. Un viena no tēzēm, kas tagad tiek diskutēta, ir par to, cik lielā mērā tieši atklātība ir savā ziņā demokrātijas bende un brīvības bende. Bet nākamās 7 dienas stundu garā stāstā mēs ietērpsim atkal pēc nedēļas. Tas notiks nākamsvētdien. Šovakar paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz drīz tikšanos.